21. numuru un Marijans Šveds ar 9. Un kas šeit par hausu RFS aizsardzībā radās, ka jau 3. minūte izvirzās svarībā Ogļrači. Nesaprašanās savā sodlaukumā un bumba ir vārtos. 2,5 minūtes nospēlēts un Fabrice Ondoa var dzert ūdeni un skatīties, kā Sveicis ar gūtiem vārtiem pielāgojās. To viņš izcili izdarīja. Kļūstot par vienu no labākajiem spēlētājiem pagājušajā sezonu virslīgā. Tagad laužās pa labo malu, sitiens un kļūdās. Vārtos ielaiž bumbu Fabrice Ondoa. Un palīdz atzīmēties ar saviem pirmajiem vārtiem ārpus Brazīlijas Eliasam Kauā. Lūk, šādi gūst vārtus futbols, kurš iespējams pēc 3-4 gadiem būs Eiropas futbola superzvaigzne, bet jūs varēsiet stāstīt, kā redzējāt viņa pirmos vārtus Šahtar Kreklā pārbaudas mačā. Kurš arī, iespējams, šī iemesla dēļ latviešu spēlētāju dēļ dabūs savus minētas. Bet pirmos vārtus šajā mačā ielaiž Sergejs Vilkovs, un te vispār nav pretenzija vārtsargam, izcils centrējums no labās malas, un Lassana Traoré raida bumbu vārtos. Burkina Faso uzbrucējs. Nav pirmais Lassana Traoré Eiropas futbolā, bet viņš tiešām savu pieredzi krāja tagad tikai Eiropā Šahtar komandā. Nav viņš iepriekš bijis kādās top līgās, atšķirībā no citiem Lassana Traoré. Konopļa. Tas, kas neizdevās pirmajā minūtē, otrajā puslaikā izdevās tagad, aptuveni puslaika vidū, centrējums no labās malas, kļūst arī zem presinga RFS futbolisti. Mēģina no tā iziet, un Šārijā uzņem ātrumu Gruzīns. Piespēlē pakreis Lašā. Šeit te var Dergačs. Sitiens, skaists sitiens un rezultatīvs. Ukrainas gūst vārtus pret Ukrainas komandu Maksims Dergačs 3-1. Tomēr nebūs -3 zaudējums pārbaudas mačā ar rīdziniekiem. Ļoti skaists vārtu gūms, kas arī pieliek punktu šai spēlei, šai pārbaudas spēlei.